Šī video mēs apskatīsimies week 3 problem set plurality, kas nozīmē, ka mums būs jāizveido programma, kurai palaižoties ir ierakstāmi kandidāti. Tālāk programma pieprasīs, cik ir balsotāji, katram liks nobalsot un izvadīs uzvarētāju. Tad mums ir jālieplādē mūsu šablons. To ir jādzipo. Varam to izdzēst arī ar taustiņu palīdzību. Un doties uz pareizo mapīti. Tad mums būs dots šablons, kurā jau daļa koda mums ir priekšā. Tad mēs redzam, ka mums ir struktūra kandidāts, kam piemīt vārds un balsis. Ir masīvs, kas sastāv no šī te mainīgā tipa kandidāti, kurā ir noteikts, ka maksimums 9 kandidāti ar šīs te konstantas palīdzību. Mums ir faktiskais kandidātu skaits un divas funkcijas balsot un izvadīt uzvarētāju. Tad attiecīgi tiek noteikts, ka ja ir pārāk maz kandidāti, tiek izvadīts instrukcijas. Ja ir pārāk daudz, tad tiek atkal pateikts pretīm, ka mums ir maksimālais kandidātu skaits. Ja kandidātu skaits ir bijis ievērots, tad kandidāti tiek salikti kandidātu masīvā, kur katram tiek piešķirts vārds un 0 balsis. Tad 0 balsis ir, lai mēs varētu palielināt šo skaitli, nenosakot nekādu papildus vērtību vēlākos soļos. Attiecīgi, tad, kad viņi tiek visi noteikti, tad tiek ievadīti visi balsotāji un viņi nobalso. Pēc tam tiek pārbaudīts, vai ievadītā balss konkrētajiem balsotājiem ir pareiza, un beigās tiek noteikts uzvarētājs. Attiecīgi mūsu uzdevums šajos uzdevumos ir sekot tam, kādā secībā ir tas jāizdara. Šī gadījumā mums no sākuma ir jāuzraksta vote un tad tikai print winner, savādāk mēs to nevaram izdarīt. Papildus mums būs nepieciešams ievērot šos te nosacījumus testēšanai, bet atkarībā no uzdevuma var gadīties, ka reizēm testēt, izmantojot check 50, ir ātrāk nekā ierakstīt ar roku. Tad to mēs arī šodien paskatīsimies. Tad pirmais mums ir saprast, vai balsis ir derīgas. Tad mums ir jāveido for cikls, kas ies cauri visiem kandidātiem, lai varētu salīdzināt. Tātad int I ir 0, ir mazāks par kandidātu skaitu, un I mēs palielinam katrā iterācijā. Attiecīgi mums būs nepieciešams string compare, līdz ar to mēs varam pārbaudīt, vai augšā viņš ir iekļauts. Tātad string mums ir iekļauts, tātad droši varam izmantot string compare. If string compare name, kas ir padots šai te funkcijai, salīdzinam ar kandidātu masīvā ītā dalībnieka, jeb kandidātu vārdu. Ja šis te string compare ir atgriezis 0, ir mums derīgs rezultāts. Tātad kandidāts, ītais, votes, plus, plus. Tātad plus mums palielina par 1. Un return true. Šo return false mums nevajadzētu nodzēst, tāpēc, ka tas ir gadījumam, ja pārtrūks šis te cikls. Un viņš var pārtrūkt tikai tad, ja viņš iziet līdz galam cauri. Tātad neatrod nevienu derīgu kandidātu. Tad šī mirklī mēs varam šo daļu arī jau izmēģināt. Šī būtu tā, kur būtu labi mēģināt manuāli. Tad ierakstam savus kandidātus un varam ierakstīt, piemēram, vienu balsotāju, ierakstīt pareizu vārdu un varam ierakstīt nepareizu vārdu. Tad nepareizas vārdu gadījumā mēs saņemam kļūdas paziņojumu. Pareizu vārdu gadījumā mēs neko nesaņemam. Tad mēs varam droši doties pie nākamās funkcijas. Print winner mums jānosaka uzvarētājs, tātad uzvarētājiem būs maksimālais balsu skaits. Max votes. Mēs nevaram pieņemt, ka maksimālais balsu skaits ir kaut kāds skaitlis, un mēs īsti nevarētu arī pieņemt, ka viņš ir
kaut vai 0. Mums būtu jāpieņem, ka maksimālais balsu skaits ir kāda no kandidātu balsu skaits, un pēc tam to visu laiku salīdzināt ar pārējiem kandidātiem. Šī gadījumā ir ieteicams paņemt, piemēram, masīvu nulto elementu un no tā ņemt vērtības. Reizēm tas, protams, var būt minimums vai maksimums, kā mēs būtu vēlējušies, bet tomēr tā kā mums jāsalīdzina tāpat ar visiem elementiem, labāk izvēlēties elementu, kurš pilnīgi noteikti pastāv. Tad attiecīgi cikliski iesim visam cauri. Tad atkal I ir vienāds ar 0, mazāks par candidate count, I++. Ja max votes ir mazāks par konkrētā kandidāta balsīm, tad max votes kļūst par konkrētā kandidāta balsu skaitu. Šis te izies cauri visiem kandidātiem un atradīs maksimālo balsu skaitu. Tehniski, ja gadījumā mums ir paredzēts, ka tikai viens uzvarētājs var būt, mēs varētu uzreiz saglabāt kaut kādu indeksu, tātad šo te I burtiņu citā mainīgi, ja kur tās maksimālās balsis bija. Bet šī gadījumā mums ir pateikts winner or winners, tātad daudzskaitlīgi uzvarētāji, tad mums ir jāiet cikliski cauri visiem atkal, lai uzzinātu, kuriem tad šis te maksimālais punktu skaits piemīt. Ja piemitīs vairākiem kandidātiem, tad tiks attiecīgi izvadīti vairāki kandidāti. Ja piemitīs tikai vienam, tad izvadīsies tikai viens. If candidate ītais balsis ir vienādas ar max votes, tad mēs viņu izvadam. Turklāt esam uzmanīgi šī uzdevumā pārbaudīs, vai jūs izvadat ar visu enter. Ja nebūs ar enter, tad nebūs derīga izvade. Un tādā gadījumā testi neiziet. Tad paskatīsimies šeit, piemēram, man viens vārds neiekrāsojās. Uzreiz zinu, ka man tur ir kļūda, pārbaudu pareizrakstību un izmainu mainīgu. Ja viss mainīgi iekrāsojas, tad viss mums smuki un labi. Tātad make plurality. Skatāmies, ka ir kādā vietā vēl kļūda. Tātad candidate, ierakstīts candidates ar s vietā. Esam uzmanīgi, ja mēs uzmanīgi lasīsim un skatīsimies, kur šeit norāda bultiņas. Visas problēmas mums tiks parādīts mums priekšā un attiecīgi varēsim tās ļoti ātri izlabot. Arī, ja būs izmantota nepareiza komanda, tā nav problēma, tas tiks mums paziņots. Tātad šeit ir daudzskaitlis parādījies, kuram redzēt. Tātad atkļūdošana ir diezgan vienkārši, pat ja uzrakstam nepareizi vienskaitli daudzskaitli, mums tiek uzrakstīts paskaidrojošais teksts, kur tiek parādīts, kādu nosaukumu jūs vēlējāties varbūt ierakstīt, un arī šeit ar apzīmējumu bultiņu tiek parādīts, kurā vietā varbūt vajadzēja izmantot citu vārdu. Tad, ja mums aizgāja programma, tad mēs varam pamēģināt atkal ar šiem te pašiem kandidātiem pārbaudīt. Bet mēs visdrīzāk nerakstīsim visiem 4 balsotājiem, kā ir parādīts paraugā. Mēs izmantosim check 50 un palaidīsim. Tad redzam, ka visi smainiņi ir zaļi. Tad varam pārbaudīt stila kļūdas. Un varam iesniegt uzdevumu. Neaizmirstam iesniedzot ierakstīt yes.